Attīstoties informācijas tehnoloģijām, aizvien aktuālāk kļūst problēma par filmēšanu publiskās vietās, jo tā bieži vien tiek aizliegta. Visam konkrēts gadījums bija viesnīcā Rīdzenē, kad mūsu filmēšanas grupa gāja filmēt, kā tur tiekās Šķēle, kas viss ir pazīstami publiskas personas, politiķi Šķēle, Bojārs un tāds čečenu izcelsmes uzņēmējs Bislans Abdulmus Līmovs, kurš ir pats tāds ļoti interesants, vai ne, kāpēc viņš ar tādiem cilvēkiem tiekās, un tas bija publiskā telpā, un viņa apsardzi arī uzskatīja, ka tā tiek pārkāptas cilvēktiesības. Viņa tā paziņoja, ka tur ieradās kamera, viņi savāca mūsu operatoru, atņēma kameru un izdzēsa to materiālu arī. Mūsu kolēģiem no TV3 ziņām bija, viņi nesen filmēja Šlesera māju Jūrmalā, un tur arī tāda bija nikna apsardzes firma, un viņi nāca ārā, un viņi sita viņiem pa kameru. Pa pašu filmēšanu tādu likumu vispār nav. Tātad tas tiek skatīts kā datu apstrādes, teiksim, process, jā. Jūs ievācat datus, un tad ir jautājums, kad to drīkst darīt. Un tad tur atsauc uz vairākām versijām. Cilvēks piekrīt, ir līgums ar viņu, vai to paredz likums. Tur ir jānodala, ko jūs filmējat. Vai jūs filmējat cilvēkus vai objektus. Ja jūs filmējat objektus, tad problēma ir tikai, ja jūs kāds tā īpašumā laiž un ļauj. Ja jūs filmējat cilvēkus, tad pieslēdzās šis fizisko personu datu likums, kad ir tas viss, ko es teicu. Ja? Par objektiem nav nekādu problēmu. Redziet, tā problēma viss atdurās pret mērķi. Kāpēc jūs to darat? Tāpēc arī žurnālistiem ir izņēmums, ka viņu mērķis ir informēt sabiedrību par aktuāliem notikumiem. Es jau pat nevaru saskaitīt, cik daudz reizi žurnālisti no kaut kurienes ir dzīti projām. Parasti tas notiek ar apsardzes firmām, ja ir tur, viņi uzskata, ka viņiem jāsargā tas objekts, ko viņi sargā, vai tas cilvēks, ko viņi sargā, un tad viņu tās tiesības ir pāri visam. Te vairāk nav jautājums par likumdošanu, bet par dažādiem iekšējās kārtības noteikumiem, par līgumiem, un diezgan liels jautājums ir par ētikas kodeksiem. Tā kā, teiksim, neko šai ziņā nevar tik viennozīmīgi noregulēt ar likumu. Mēs arī parasti nepadodamies tādā situācijās, nevienam neiesakam padoties, jo drīkst filmēt saskaņā ar personas datu aizsardzības to likumu. Ir izņēmums žurnālistikas vajadzībām, ka drīkst filmēt, vākt informāciju publiskās vietās. Principā tas, ko mēs nedrīkstam, ir iet iekšā privātā telpā. Dzīvoklī nedrīkst iekšā, to sargās atversme un tā, bet vispārējais ir atļauts. Par problēmu, manuprāt, kļūst tas, ka apsardzes darbinieki nezina, kāda likuma ir spēkā un kas viņiem īstenībā jāievēro. Viņi vienmēr nāk tādā izstrādātā gaitā, tur pienāk un saka, ko te jūs te filmējat, un tad, kad viņam paprasa, kāpēc viņš interesanti tā nāk un tā interesējās uz ielas, un viņiem jau nekāda argumenta nav, izņemot tas, ka kaut kāda mistiska tur augstāka administrācija kaut ko ir teikusi. Kāds pamats administrācijai kaut ko norādīt, kas notiek uz ielas? Žurnālistikā vienmēr var sanākt nepatikšanas.